Jelgavas vēstures un mākslas muzejā pulcējušies zinātnieki no 7 republikām. Latvijas PSR kultūras ministrs Vladimirs Kaupušs un Zinātņu akadēmijas viceprezidents Pēteris Valiskalns atklāja piemiņas plāksni. Akadēmija Petrīna bija pirmais zinātnes centrs Latvijā. Te strādājuši un mācījušies izcili zinātnes un kultūras darbinieki. Mineralogs Juhans Ferbers, ķīmiķis Teodors Grothūs, latviešu teātra tēvs Ādolfs Alunāns, tautas garu mantu vācējs Krišjānis Baronis. Desmitā Baltijas Republiku zinātņu vēstures konference bija veltīta Pēterburgas Zinātņu akadēmijas 250 gadiem. Izbraukuma sesijā akadēmiķis Jānis Stradiņš stāstīja par Jelgavu, kur 18. un 19. gadsimta mijā visspilgtāk izpaudās Pēterburgas Zinātņu akadēmijas sakari ar Baltiju. Akadēmiķa Arvīda Kalniņa referāta temats mežsaimniecības zinātņu tradīcijas Jelgavā. Vēstures un mākslas muzeja direktores Skaidrītes Siliņa un viņas kolēģi šodien ir 200 gadus vecās ēkas saimnieki.